Esiet sveicināti raidierakstu, droši ir zināt skatītāji un klausītāji. Šodien turpinām mūsu ekskursijas pa Latvijas aizsardzības nodaļas uzņēmumiem un esam atbraukuši ciemos pie sauszemes dronu vieniem no veterāniem uzņēmuma Natrix, lai runātu šodien par to, kādā virzienā tad īsti attīstās mūsu sauszemes dronu virziens, attiecīgi par to, kā mums sanāk gan ar pašu armijas apgādāšanu, gan arī ar palīdzību Ukrainai. Un par to mums šodien stāstīs divi kungi, kuriem šeit ir pietiekoši pieredze, jau Kristaps Puķe un Gads Vesterāns. Sveicināti. Sveicināti. Es saprotu, es vēl kopš sāku strādāt aizsardzības nozarē, tad, cik es atceros, tad tas Natrix visu laiku ir mums nācis tā kā līdzi jau vairāk nekā kaut kādus 7 gadus, kas ir evolucionējis no tāda klasiska zemesargas slinkuma. Jo vienkārši, kā saka, bravo somu negribējās nest, bet tagad ir kļūst par tādu augstu attīstītu tehnoloģisku platformu. Kā jūs paši raksturot, cik jūs tālu esat ar to tikuši, kāds ir tas gatavības līmenis un tādā armijas valodā runājot, cik viņš šobrīd jau ir izvietojams tīri vienībās un integrējams kaut kādā uzdevuma izpildē? Jo laiks pagājis, saprotu, visus šos gadus jūs neesat vienkārši sēdējuši rokas klēpī salikuši, ir iet uz priekšu. Cik mēs esam tālu tikuši? Es teiktu tā, ka posms no idejas, kur mēs arī šodien ar jums un kolēģiem secinājām, kad bijām kopā idejas atklāšanā, līdz brīdim, kad sākās karš, tas bija tāds R&D, jeb tehniskajai komandai, bija tāds eksperimentu laiks. Mēs skatījāmies, meklējām, daudz pavadījām kopā ar zemesardzi, ar profesionālu dienas karavīriem, testējām, meklējām, kuri tā niša, vai ne, jo ticējām idejai. Sākās karš, sapratām, ka bezpilotu sistēmas kā tādas paliek ļoti aktuāls. Pirmajā gadā, faktiski, FPV, UAV parādīja savas kaujaspējas, un drīz pēc tam, faktiski, kā nākošais flagmans ienāca iekšā šīs sauszemes dronu sistēmas. Un tad mēs apstāmies pāt. Tos gadus, ko mēs esam komanda strādājusi, ir kaut kas tāds, kas tagad ļoti vajadzīgs. Un tad mēs sanācām kopā, paplašinājām komandu, nodibinājām uzņēmumu un izvirzījām mērķi, ka mums ir maksimāli ātri jābūt tur, lai palīdzētu ar savu kompetenci. Sākumā mēs ienācām kā tādi varoņi, jo mēs ar to bijām ļoti daudz strādājuši, bet tad mēs īsā laikā sapratām, ka tā kaujas pieredze, kas puišiem ir tur, jau izmantojot pirmās viņa iestrādes, ir liela. Un mums bija tā burvīgā iespēja ļoti ātri sākt viņu uzsūkt, adoptēt. Un faktiski jau gada laikā, kurš mēs tur bijām, mēs ļoti vēl noslīpējām tieši atbilstoši viņu kaujas vajadzībām. Un šāda noslīpēta sistēma, kas ļoti ir cieņā vairākām brigādēm, kurām mēs strādājam, mēs aktīvi tagad tur izmantojam. Cik jūs vispār esat aizsūtījuši šobrīd uz Ukrainā? Mēs runājam par 10, konkrēts cipars drošības iemeslu dēļ es nesaukšu, bet tas nav tāds klasisks aizsūta vienu, uztais bildīt un par to runāju. Nē, mēs esam ļoti aktīvi tur iekšā, mēs aktīvi atbalstam, mums ir ar visām brigādēm ir šīs saucamās support grupas, mēs aktīvi komunicējam, viņi izsaka viedokli, stāsta, kas ir kādas jaunākās izmaiņas, ko mums vajadzētu vēl adoptēt, vai ne, kā piemēram bateriju. Mēs sākām ar vienu baterijas konceptu pirms pusotru vairāk gada, kad mēs bijām varoņi, ja mēs varējām nobraukt lielu distanci, tur 16 km pilnā kravā, jo vietējie to varēja izdarīt daudz īsākus posmus. Bet šajā vairākā gada laikā ļoti strauji attīstās šī līnija, pelēkā zona, cik tālu var FPV aizlidot, kā rezultātā visām šīm sauszemes sistēmām nācās pielāgoties. Un mēs to izdarījām ļoti ātri, spējām atkal tieši pagarināt šīs distances ar papildus bateriju sistēmām. Jā, par to Ukrainu arī, mēs viņus visus saukt, visas vienības, kuriem mēs strādājam par partneriem, nevis par klientiem, par partneriem, jo tā kā Gata saka, ir noteikti cieši šī sadarbība, un atceros to laiku, mēs pirmo reizi aizbraucām 25. gada janvārī šķiet uz Ukrainu, un tad jau sākumā ļoti, ļoti skeptiski skatījās pret mums, jūs no Eiropas tur ar kaut kādām mantiņām, kas nestrādā reāli frontē. Bet viņi toreiz jau sāk izmantot paši kaut kādus savējos tos robotizētās? Bija. Viņi vilka ārā tur no garažas, bet tad viņas bija, tā kā Gads minēja, tur ar tām varēja nobraukt kaut kādas tikai 8 kilometrus, un dažreiz viņi ieslēdzās, un dažreiz viņi neieslēdzās, tā kvalitāte bija ļoti zema.
Un, protams, mums arī bija dažas limitācijas tajā startā, un tad tāda skepse bija, un tad bija ļoti patīkami skatīties, kā mēs 25. gadā, man šķiet, ka katru mēnesi bijām Ukrainā, vai katru otro noteikti, un katru reizi, kā mēs aizbraucām, kā Ukraiņu pusē tas respekts pieauga par to, ko mēs darām un kā mums sanāk, un tad jau kaut kāds tur 25. gada jūnijas, viss jau natriks, visu Jā, viss nav. Tā ir stēle, jā. Tā ir stēle, tad nav jautājums. Un jau šogad pieņemsim, jau tās vienības ir, cik mēs gribam natriks, tāpēc, ka mēs zinām, kā viņš strādā, mēs viņu izpakojam, viņš uzreiz brauc uz fronti, nav jātaisa tās adaptācijas vairāk, un tā esam tai fāzē izgājuši cauri. Jā, ko Kristaps arī min, kad lai gan viena armija, bet arī katrai brigādei un apakšvienībai, viņi tomēr ir savs sops un savu principu, kā viņš izmanto savā noteiktajā apgabalā, kur viņi strādā. Un tad, sākot, piemēram, jaunu bataljonu brigādi strādāt, paiet šis adaptācijas brīdis, vai ne viņu principi, saprast, sakari, ir nianses, bet viņam jāaiziet cauri, bet tā, kad to izdari, tad tu vienkārši sūti, viņu atpako un izmanto. Kādiem uzdevumiem tā platforma šobrīd tiek pamatā no partneriem izmantot? Tas ir tā loģistika, tas ir kaut kāds kazavaks, cietušo evakuāciju, tas ir vai arī lieku virsū ieroču sistēmas un izmanto kaut kādu īpaši bīstamu uzdevumu izpildē, nezinu, vai arī kaut kādai konkrēti teritorija aizsardzībai. Kas tas pamatprofils? Es tā nedaudz atkāptos vispārinātu, tad tas ir kaujas atbalsts, kur vispār UGV tiek izmantots, tas ir inženiertehniskie risinājumi, tā ir pārapgāde. Un arvien aktīvāk parādās dažādas, jau profesionālāk izstrādātas iniciatīvas tieši ievainoto izvešanai. Mūsu gadījumā mūsu pilns fokus šobrīd ir tieši uz pārapgādi, kas ir vispār frontē 90% no vajadzības. Respektīvi, katru nakti mūsu sistēmas, citas sistēmas, kā tādi maršrutu trolejbus pēc noteikta laika brauc un ved 0. līnijai viss, kas ir vajadzīgs. Ūdens, baterijas, viss munīcija. Precīzi, jā. Bet, protams, arvien vairāk arī ar mūsu platformu mums ir aktīvā komunikācija, mēs to redzam, zinām, tiek vest ārā ievainotie, dažreiz arī mirušie, tātad 200, 300. Un tāds pirms mēneša laikam bija tas gadījums, kad mūsu draugi 3. korpusā izveda ārā arī 2 seniorus no Limānas, kas bija iesprūduši tur, kā tas mēdz notikt ar senioriem pie frontes. Un vienam bija ļoti slikts stāvoklis, otram cilvēkam nedaudz bija labāks, un tad viņi pieņēma šo lēmumu, kad ir jāved ārā, un tad natriks tam kalpoja, iekārtoja, kas saka, homolīgu vietiņu, un tad brauc. Cik nomulīgi karā vispār var būt? Kā jūs šobrīd sadarbojaties? Teiksim, tā, jūs tur sūtat to kā labdarību, tur, nezinu, ar kaut kādām labdarības fondiem, jūs vienkārši, nezinu, cilvēks savāc naudu nopērk no jums, tad sūta, vai arī paši varbūt Ukraiņi nāk un reāli jau pērk no jums? Tad mūsu tā sadarbība ir uzsākusies no sākuma faktiski ar NGO organizācijām, ar labdarības organizācijām, kuras ir pirkuši šīs iekārtas un par to līdzekļiem esam nosūtījuši. Mums tā ir publiska informācija, bija gada sākumā pirmās testa platformas tika iegādātas par Latvijas aizsardzības ministrijas līdzekļiem un nosūtīts konkrētai vienībai kā testa partija, kuras arī veiksmīgi sev pierādīja. Šobrīd vienības prasa vēl un vairāk, bet saistībā ar mūsu ministra maiņām, visām pārējām peripētiem, kas šobrīd notiek, ir tāda pauzīte. Tā ir tāda pauzīte ilgāk un ceram, ka viņa atrašanāsies un varēsim jau piegādāt daudz lielākā apjomā šos iekārtas jau tuvākajos mēnešos. Nauda ir vajag lēmumu, ja? Vajag lēmumu, jā. Iekārts arī ir. Iekārts arī ir, tikai vajag lēmumu. Paši no Ukrainas budžeta, teiksim, tā kaut ko tīri paši viņi arī pērk šobrīd, ja līdz tam vēl nav ticis? Ir tā, kā līdzīgi kā arī ar citām valstīm,
katra it kā mēģina tā kā, pasargāt vai attīstīt savu vietēju industriju. Ukraiņi arī to pašu veiksmīgi, protams, dara, un protams, ka arī Ukraina arī ir daudzas kompānijas, kas ražo šīs sauszemes dronus. Līdz ar to šobrīd, viņi Ukraiņi savu naudu tērē savai industrijai. Jā. Kā vispār ir, teiksim, tā konkrēta? Es saprotu, jūs tas produkts ir tāds, kā jau Gatis teica, teiksim, es gribētu teikt tāds high-end produkts, vai ne? Un tas, ko viņi atkal lieto, tas ir diezgan robusts. Atsevišķos gadījumos, nezinu, tas izskatās, ka garāžā savāks, bet strādā. Jā. Šāda masveida kara apstākļos, kam ir, teiksim, tāda lielāka nozīme masveidīgumam vai teiksim, tam kvalitīviem augstajam galam, ja? Jo no tā ir atkarīga attiecīgi arī cena. Vismaz, teiksim, tā, cik es esmu dzirdējis, arī tad par jūsu produktu ir tā, produkts jau foršs, tikai maksā padārgi. Kā to var izsināt, vai to var izsināt un teiksim, tā kvalitāte versus masveidīgums? Kas tad te uzvar? Redziet, tas par to dārgumu, jautājums, pret ko salīdzina to dārgumu, vai ne? Un mēs varam teikt pilnīgi droši un tieši, ka šobrīd, piemēram, mūsu iekārtas ir ļoti lēts Eiropas tirgumu, un tas sadarbības, ar kurām mums šobrīd ir iestrādes ar vairākām valstīm, un viņi ļoti pirmkārt novērtē produktu kvalitāti pret cenu, price per value. Eiropas un NATO valstīm mūsu produkts ir ļoti interesants un pieņemams. Tas, ko tu mini, par aktīvo kara fāzi, jā, arī mūsu produkti, mūsu aktīvu fāzi, ja būtu šeit Latvijā, Baltijā, un mums vajag tagad ļoti, ļoti masveidā viņas ražot, mēs varam šo iekārtu maksimāli novienkāršot, arī celt šo te ražošanas kapacitāti, un arī tad, protams, arī tā ir cita cena. Bet mēs esam izvēlējušies to segmentu, lai tas produkts nebūtu, pārāk arī samudrīts, bet tai pašā laikā, lai viņš būtu kvalitatīvs un ērti lietojams, jo mums nav šobrīd šī stratēģija, ka taisīt vienu produktu Ukrainai, vienu taisīt NATO. Mēs esam atraduši tādu vidusceļu. Produkts ir, viņš ir dārgāks, bet viņš ir kvalitatīvāks nekā Ukrainas produkts. Arī tāpēc, pirmkārt, kad ir piegāžu ķēde, ir viss no Eiropas. Mēs ar Ķīnu nesadarbojamies. Un tai pašā laikā viņš ir vairākas reizes šāda izmēra un šāda izmēra platforma, piemēram, Vācijas ražotājs piedāvā tur 3-4 reizes dārgāk. Līdz ar to. Es arī pieminētu, ka tuvu līdzīgas kvalitātes Ukraiņu ražotājs ir tuvu līdzīga cenā. Tā kā tas viss ir ļoti, protams, ja mēs paņemam tādu vienkāršu dzelzs kasti ar Ķīnas motoriem un FPV kontrolieri, tad tas ir tāds rotaļu līmenī uzbūvēta sistēma, kas, varbūt tur kalpo tām misijām, ko viņam jākalpo, bet tas nav tā ilgstoši. Mūsu mērķis arī ir strādāt, lai tās sistēmas arī mūsu armijai nevis kalpo pāris mācību ietvaros un tad jāved labot, bet lai viņi var laust, ņemties, darīties gadiem un, protams, uzturot un visu, apkopu veicot. Cits domu gājiens pilnīgi būvēt to sistēmu. Plus vēl, kā mēs pirms intervijas runājām, mēs jau esam robotikas kompānija, mēs neesam metāla apstrādes. Mūsu tā pievienotā vērtība kā uzņēmumam un komandai tieši strādāt pie šīm dažādām, kā angļu mēlē, featurām, lai tam pilotam ir daudz vieglāk ilgstoši vadīt iekārtu. Kruīz kontrole, atpakaļ pie signāla modes un visās šādas features, kas vienkārši Ukraiņiem nav. Bet, ja mēs tā skatāmies, teiksim, tā par to cenu, ja, tur, zinu, kolēģi varbūt no bišķi cits nozars, ja, tas pats nelaimīgā ražotāja ar Fox. Ceru, ka drīzumā viņiem izdosies sāks piegādāt masveidā, un tur jau tas stāsts bija tāds, ka tā cena ir augsta, tāpēc, ka vienkārši nav pasūtījumi. Ja. Būs pasūtījumi, tad domāsim, teiksim, kādā veidā to cenu dabūt lejā. Jūsu gadījumā arī ir, principā šis pats sakarība? Jā, protams, tā ir otra sadaļa arī salīdzinot ar
to pašu Ukrainu. Viņi dabūda kontraktu vismaz par 1000 vienībām uz nākamajiem 12 mēnešiem. To var plānot savu ražošanas kapacitāti, skēlot, samazināt šīs te izmaksas un efektivizēt procesu. Tas ir kā pie standarta ražošanas procesa. Tā kā, šobrīd neviens no Eiropas dronu ražotājiem, sauszemes dronu ražotājiem, es nezinu, kur viņš ražotu viņam būtu vairāk tūkstošu pasūtījums bijis. Tas ir pārdesmit iekārtas vai 100 iekārtas tādā apjomā. Līdz to tas... Tu nevienam nav Eiropā konvejeru līnija, kā saka? Ir, kas varbūt runā, ka viņam ir konvejeru līmenis, smuks video tais, bet mēs zinot daudz vairāk to virtu, kas ir aizmugurē, mēs zinām to patieso stāstu. Vai arī tie, kas saka, ka viņiem ir konvejeru līnija, tad patiesībā viņi pērk kaut kādas agro standarta dronas, kas ir agro saimniecībām vajadzīgs un pieskroja kādu bleķīti un uzliek virsū, ka viņš ir for military use. Ja? Un tad atkal tām iekārtām tur tālāk ir izaicinājumi, ka mēs arī ar fronts līniju runājam, kad vajadzīgas ātras kaut kādas adaptācijas, tad viņi faktiski nav spējīgi veikt nekādas adaptācijas, tāpēc, ka viņi paši neko īsti neražo. Tas, ko Kristaps saka, mūsu iekārti no nulles, no skices ir pilnībā dizainēta pie mums. Mēs kontrolējam katru viņa mezglu. Labi. Šobrīd, es saprotu, jūs esat piegādājuši pirmos testa dronus Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem caur šo te ATIC iepirkumu. Kādas tur ir tās atsauksmes, kā izskatās, būs, nebūs, cik lielā apmērā un galvenais, jo man arī, tā kā zemesargam, kā kājniekam jautājums, kad man beidzot tā bravo soma būs jābeidz stiept uz savu kumbru. Jā, šobrīd mēs esam pirmais uzņēmums, kas piegādāja apsolītās grupas ar platformām dažādām mūsu brigādēm. Esam veiksmīgi beiguši šo visu apmācības ciklu un platformas tiek aktīvi jau izmantotas dažādu līmeņu mācībās, gan NATO līmeņu mācībās bijuši, gan arī bataljonu līmeņu mācībās. Tā kā notiek šis ilgi gaidītais integrācijas, adaptācijas periods un es esmu aktīvā komunikācijā ar mūsu gala lietotājiem, cīņu biedriem, zemesargiem un profesionāli dienas karavīriem, un mēs runājam, vai ne? Un tad viena no tādām lietām, ko es varētu teikt, kas nav nekāds tāds noslēpums, skaidrs, ka sakari mūsu apvidos ir savādāk kā Ukrainā, vai ne? Un šī tāda ļoti liela tēma, ko es redzu arī runājot ar citiem mūsu partneriem okeāna abās pusēs, NATO spēkos, ka šis būs liels izaicinājums tieši sakari masveidā izmantojot dažādas bezpilota sistēmas. Protams, varbūt var paskaidrot, tā kā bērniem par zvēriem. Attiecīgi, saprot, jūs izmantojat... Piemēram, Starlink, vai ne? Nevis mēs, bet, lielākā daļa Ukrainas iniciatīvas, kas ir tur pie frontes, izmanto Starlinku. Tāpēc, ka nav ierobežojumi distancē, bet Starlinkam ir, protams, limitācijas. Ja tu nenoķer debesis, tad tev pazūd sakari. Latvijas krūmos un mežos un purvos, tā teikt, tur ir normāls aizaugums. Protams, mums ir mūsu sistēmā ir integrēti visi vadošie sakaru veidi, komunikāciju veidi. Mums, protams, ir arī militārais radio, vai ne? Un vairāk veidi no viņiem, bet tur ir fiziku neapmācīs. Mēs kā zemesargi zinām, cik tālu vilnas var aizlidot, vai ne? Un šajā gadījumā tas jau tāds holistiskāks skatījums jābūt visā, kā mēs šo attīstam kā NATO spēki, kā mēs spēsim būt mobili tieši šajos mūsu apvidos, vai ne? Radīt tieši to vidu, lai tu vari kontrolēt šīs mehanizētās sistēmas. Jā, vidi sistēmu, un tas nav runa par vienu ražotāju, vienu iekārtu, tas runa ir par visu kopējo aizsardzības spējām un sakaru nodrošināšanu. Par tām komunikācijām interesanti, kā tas arī viss šobrīd mainās, un arī vakar bija ļoti interesanti saruna ar vienu no NATO valstīm, ar vienu no brigādēm, kur arī rudenī brauksim uz apmācībām, un ka šobrīd ir tas mindsets, ņemot to no Ukrainas pieredzes, kā maksimāli izmantot šo civilo infrastruktūru, vairāk izmantot mobilos sakars, nevis sarežģītus un dārgus militāros radio, kā
kā adaptēties vairāk un izmantot maksimāli to infrastruktūru, kas jau ir. Tas ir tāds interesants koncepts. Mums ir... Jā, tur jau Krievi faktiski nevelk pa viņu sakaru torņiem Ukrainā. Nešauj apzināti. Es zinu, jā. Tas ir tāpēc, lai paši var izmantot, jā. Precīzi, jā. Tā kā mums arī tur dažādi plānots ir dažādas eksperimentus, kurus mēs veiksim, ar kur varbūt sīkāk stāstīt. Mums ir labas iniciatīvas un idejas, kā mēs varētu nodrošināt to. Vai jūs jau faktiski arī savās iekārtās esat sākuši spēlēties mākslīgā intelekta risinājumiem? Un, kā šobrīd vispār tā sistēma vadās? Saprot, vēl aizvien manuāli, jā. Kurš no jums var pastāstīt par šo? Jā, pamatlieta ir iekārta plus ierīci. Varbūt gan mobila kontrolieris, gan arī pasīvs tokā saucamajā, kurā tu caur video streamu kontrolē dažādi veidi joystiki, kurus ir izmantot pults, un tu caur video streamu kontrolē iekārtas pārvietošanu. Bet tas jebkurā gadījumā prasa operatoru iesaist vēl aizvien? Tas prasa vēl aizvien. Nav neviena sistēma, kur šobrīd strādā bez operatora. Neviena šajā industrijā nav vienkārši. Bet to, ko mēs darām, un kā es arī minēju, mēs esam nevis metāla apstrādes, bet robotikas kompānija. Mēs ļoti aktīvi strādājam, bet mūsu tieši uz šiem autonomijas virzieniem, bet tas domu gājiens ir, ka nevis mēs tā kā pompozi, kā citas tādas rietumu kompānijas paziņojam, mēs tad ejam pilnībā uz autonomiju. Nē, mēs runājam ar gala lietotāju, tagad frontē. Mums ir šāda ideja. Viņi nebūs pilnīgi autonomi, bet viņi būs daļēji autonomi. Vai ne? Viņi palīdzēs tādās situācijās. Braucot zem tilta, tu varēsi izbraukt tagad cauri, tev pazudīs sakari, bet tu tiksi cauri, tāpēc, ka tev būs daļēji autonomija. Viņam spīd acis, mēs to attīstam, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, ko reāli gala-lietotājs grib, nevis tāda pilnīgi tāds future, tādas vīzijas. Tās mums ir, bet tās mēs tā kā noliekam pēc gada pusotra, kā normāli higienas lietas, ko mēs ejam, vai ne? Bet mēs tieši ejam uz tām mazajām lietām, kas ļoti svarīgi uz šodien tam gala-lietotājiem. Cik tas vispār ir droši, teiksim, tā izmantot, pārslēgties pilnībā uz kaut kādu tur mākslīgā intelekta vadību šādās sistēmās, pasaka Dievs, ja viņas vēl bruņotas? Tie ir lielie jautājumi, kas tiek apspriesti daudzās semināros, konferencēs, kur mēs arī aktīvi apmeklējam, tieši arī UGV un ieroču sistēmas. Viss skaidrs, ka vēl ilgi nebūs tā, kad, kā saka, Terminatori cienīgi robots brauks un kapās. Vienmēr jau būs cilvēks, kas pieņems to lēmumu, bet tam cilvēkam var atvieglot pašu to procesu, ejot uzdevumā. Jā, par tām ieroču sistēmām arī tur esmu runājis ar tām pašām, arī citām, arī NATO valstīm šobrīd arī, kad pat attālinātu vadām ieroču sistēmu, viņu legalizēt viņa armijā, ka viņi arī neredz, ka tas būs iespējams tuvākajā nākotnē, jo tur viss tās drošības prasības, tā ļoti daudz, kas šobrīd jau Ukrainā ir, lai to, legalizēt NATO, mēs paies ļoti daudz gadu. Bet Ukraiņi paši viņus izmanto, teiksim tā, vai arī tomēr to pēdējo, attālinātu, nezinu, pieņemsim tajās pašās sauszemes platformās, mākslīgā intelekta vadīta ieroču sistēma. Jā, ir arī Ukraiņu pusē, ir jau redzētas, ir prezentācijas, ir iestrādes, bet šobrīd mums nav apliecinājuši nevienu no vienībām, kad būtu reāli darbojoša sistēma, kur būtu cezis. Bet, iespējams, ka tas varbūt dažu mēnešu jautājums pusgadu laikā arī būs jau tādas iekārtas, bet, atkal, lai viņas dabūt Eiropā vai NATO, viņas legalizēt, tas vēl ir. Cilvēku verifikācija vēl aizvien paliks. Jā, precīzi, jā. Kā jums ir, teiksim, tā pašiem šobrīd? Viens ir šis produkts, ko mēs redzam mums aiz muguras, kas jau ir, gribu teikt, kaujā pierādījis sevi. Ir arī virzieni, kuros jūs vēl skatieties, saprotu, ir arī doma, teiksim, tā bišķiet arī civilajā tirgu iekšā vai tādā puscivilajā, vai varbūt par to varat pastāstīt, kas ir tie nākamie jaunie produkti, ko jūs jau grasties ieviest ražošanā un kādiem mērķiem tas varētu kalpot? Jā, runājot par produktu attīstību, mums gan pieminēšu, ka arī tieši aizsardzības nozarē arī ir plāni, komandas to strādā.
Bet, ja mēs runājam par dual use, tad jā, tas, ko mēs redzam un ko visa sabiedrība redz, kad kritiskā infrastruktūra ir kaut kas tāds, kur mums iespējams tuvākajos gados ir jāpievērš daudz vairāk uzmanību nekā mēs runājam tādu klasu konvenciāli vai ne kaut kādus riskus. Un, tāpēc šis tas virziens, kur mēs attīstamies arī tāpēc, ka atkal gala lietotājiem ir interesi par to. Un šobrīd mēs arī dronu samitā izstādē demonstrējām un guvām atzinību un interesi par šo kritiskās infrastruktūras novērošanas platformu robotu, kura mērķis ir faktiski 24/7 ar pašuzlādi spēt pārvietoties par dažādām teritorijām, vai tā ir enerģētika, vai ostas, vai lidostas, un veikt šo papildus novērošanas darbu tieši šajā mobilajā efektā. Tas ir tā, kā mēs to varētu vienkārši raksturot. Tas ir tagad ir kaut kādi iet apsardzes dienests patruļu fiziskā. Ir cilvēks, kas ir atkal riska moments, vai ne? Ir kameras, kas nevienmēr visu redz, un tad ir šis ir tāds papildus vēl viens layers, slānis, kas nodrošina papildus drošību, un ar kuru to objektīvu var arī pārņemot vadību, aizbraukt tuvāk, precīzāk, neriskējot atkal ar cilvēku, vai ne? Ja tur ir rodas kaut kādi riska momenti. Un tad attiecīgi, teiksim, tad padod ziņu jau kaut kādā ātrā reaģēšanas grupā. Precīzi, jā. Viens ir drošība, un otrs jau ir izmaksas. Tad tev ir mazāk vajadzīgi ir cilvēki, lai nodrošinātu apsardzi šajā objektā. Okay. Labi. Ja mēs tā skatāmies nākotnē, faktiski, kas ir tas, kā jūs redzat paši to savu uzņēmumu, cik daudz jūs, teiksim tā, gadā gribētu palielināt, kāpināt to savu ražošanas apjomu, kaut kādu produktu portfeli, un kam ir jānotiek, teiksim tā, lai jūs tā veiksmīgi virzītos šajā virzienā? Viss, kā es jau arī citās intervijās esmu skaidrojis, tas industrija, kurā mēs esam, tas ir maratons, tas nav sprints. Tas prasa laiku, tas prasa sistemātiski iet uz šo mērķi. Mums nav no pirmās dienas nav bijusi doma, kad mēs gribam būvēt kaut kādu biznesu uz Latvijas armijas rēķina, ja tā var teikt, bet mēs no paša sākuma būvējot savu uzņēmumu sapratām, ka mums ir pirmie partneri, ar kuriem mums ir jānodibina cieša sadarbība. Tā ir, protams, Latvijas armija, tādā veidā viņi ir, mēs esam vienā valstī un tas ir mūsu gods un prestižs sadarboties ar savu Latvijas armiju, plus tā ir ļoti, ļoti ērta un forša informācijas apmaiņa, kā mēs varam turpināt uzlabot produktu ērtāk arī mūsu armijai. Un otrs ir, protams, šī sadarbība ar Ukraiņu, ļoti cieša sadarbība ar Ukraiņu, jo tādā veidā šī iekārta tiek tiešām pielāgot un adaptēta reāliem kaujas apstākļiem. Mēs esam sasnieguši šos abus milestones ļoti veiksmīgi. Varēja varbūt būt ātrāk, bet tas varbūt nebija mūsu ietekmes laukā. Tālāk jau ir NATO valsts, ar kurām mums ir ļoti, ļoti jau cieši sadarbības, pārdošanas, tas ceļš ir kaut kāds ir noiets, un mēs redzam tur lielu potenciālu. Mēs redzam potenciālu, kur mēs kaut kādus rezultātus droši vien varēsim vērtēt jau, ar augļiem. Tas jau būs 27. gads. Bet jau pasūtījumi, tas ir pasūtījumi vēl. Mēs ejam uz to, lai viņi notiktu, jo ko mēs šobrīd redzam, kad tās NATO valstis, viņas ir ļoti, ļoti viņām interesēsies sauszemes droni, bet viņi ir, bailīgi, kā jau cilvēki no visu kaut kā jaunā, tā bišķiņ piesardzīgi skatās. Un tad mēs ejam šim fāzē cauri, ka viņi būtu gatavi, kā pēc proof of concept, ir kaut kādas nelielas apjoms šobrīd iegādāties, lai līdz galam arī saprast, kas tieši, pieņemsim, viņu armijai un vienībām, kādas sauszemes platformas ir vajadzīgas, lielākas, mazākas un ar kādām spējām. Mēs ejam cauri kopā ar viņiem šim te posmam, varētu teikt tā. Jā. Ja mēs tā skatāmies nākotnē, pilotētās platformas vai tomēr bezpilota kaujas platformas, kā jūs to redzat no savas puses? Es domāju, ka katram no virzieniem ir sava niša. Viens nav universāls, ne bezpilots, ne pilots, bet skaidrs tur, kur ir ļoti, ļoti augsts risks,
Tur arvien vairāk attīstīsies šīs bezpilota sistēmas, un mēs runājam par dažādām kategorijām. Ja mēs projektu sākām varbūt ar 2, tur liels mazs, tad ir liels vidējs un tam līdzīgi. Tad tagad jau faktiski jau industrijā runā par kādām 4-5 kategorijām, no ļoti maziem UGV bezpilota sistēmām Sauszemes līdz jau heavy saucamās, kas ir faktiski tanks, vai ne? Un tur ir viss iespējas attīstīties. Bet, teiksim, tā pilotējumās lomas zaudēšanu tu vēl neredzi vismaz to? Es neredzu, jo būs kaut kādas vietas, kur tev braukt 150 ātri nobraukt liels gabals, no kādas brigādes līmeņa apgādes līdz bataljonam būs daudz jēdzīgāk ar pilotējumu. Un tad ir vienā brīdī, kad pasaka, ok, tagad ir ļoti riskanti, tagad ienāk iekšā bezpilota sistēma ar daudzām šīm funkcijām, ko viņi var izdarīt. Tā nav tikai pārapgāde. Noslēdzot mūsu sarunu, mēs faktiski turam to kanti un mēs esam tās asmens augšpusē ar tiem saviem piedāvājumiem, bet tomēr mēs redzam, ka, kā saka, konkurenti kaut kur iespējams mūs sāk apdzīt un kas mums būtu jādara, teiksim tā, lai noturētu savu to asumu. Es teiktu, ka mēs esam kante, es teiktu, ka mēs esam gribam turēt šo karogu, mēs esam dronu lielvalsts arī tieši NATO kontekstā, arī tieši Sauszemes dronu virzienā, bet, lai to saglabātu, mums vajag ļoti lielus šos sākt apjomus darboties, un tas nav tikai runa par ražošanu, tas ir runa par spēju viņu izmantot. Un spēju izmantot tikai tajā brīdī, kad mūsu valsts sagādās mūsu karavīriem pietiekuši daudz platformas, būs ļoti liels šis adaptācijas pierašanas periods viņu izmantot, un tad mēs būsim tiešām stabili līderi. Es piekrītu, es absolūti piekrītu, kad vajadzīgi ir tie apjomi, lai spētu uzņēmumus augt un turpināt attīstīt produktu arī no tādu investoru perspektīviem. Visi jau grib redzēt, kur ir šie kontrakti, kur ir šīs ilgtermiņa sadarbības, kas dod iespēju daudz vairāk naudas, investīciju naudas saņemt, kur tic, ka šis virziens augs un attīstīsies. Tāds ir. Visur apakšā ir kaut kāda biznesa pamati. Biznesa pamatiem ir jābūt. Jā. Tad atliek jums novēlēt tikai to, kā saka, lai beidzās ar pārdošanu un ne tikai nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, bet arī pēc iespējas vairāk. Ukraina tas ir skaists pats par sevi. Tur, ar naudu, bez naudas vienalga, tur mēs vedam un vedīsim, bet es gribētu teikt, tā NATO valstu vidū, lai kā saka, arī jūs tiem vietējiem viņu uzņēmumiem iedot riktīgi kārtīgu sutu. Paldies, ka uzņēmāt šodien savā ražotnē, paldies, ka visu izrādījāt, tad veiksim biznesā un tad jau tiekamies, cerams, kā saka, es vēlreiz ielikšu to savu bravo somu, man viņi nebūs jānes. Paldies arī jums, ka skatījāties, droši mūs meklējiet gan Spotifyā, gan YouTube kanālā, rakstiet iekšā arī komentus, varbūt, es kaut ko neuzdevu. Šodien abiem kungiem noteikti to kādā no nākamajām sarunām uzdosim, droši papildiniet ar komentāriem, laikojiet. Tiksimies nākamajos raidījumos. Veiksmīgu dienu. Veiksmīgi. Tā.